Mājas Rīgā ir fotogrāfijas mēnesis. Kas ir tie pasākumi, kurus ir vērts redzēt un apmeklēt? Kopumā būs apmēram 20 izstāžu un vēl apmēram 10 dažādu veidu pasākumu, kā piemēram lekcijas un semināri. Droši vien tās galvenās lietas, kurētu izcelt, ir Baltijas un Ziemeļvalstu fotogrāfija Viewfinders, kas būs Rīgas mākslas telpā, tad grāmatu pašizdošanas pasākums Self-Publish Rīga. Un vispētot es pieminēt arī izstādi iRiga, kas būs, varētu teikt, kas ir pirmais, varbūt šajā virknē pasākumu tīri chronoloģiski, kas tiks atklāts, kas jau ir atklājies 1. maijā. Iepazīstieties, Tautas fotostudijas Rīgā atbildīgais sekretārs Jāzeps Ozoliņš un kluba padomes loceklis Alfrēds Zāraks. Vēlreiz tiek vērtētas iesūtītās fotogrāfijas pirms izstādes atklāšanas. Padomju Savienības 60 gada svinību dienās rīznieki varēja iepazīties ar mūsu valsts 20 fotoklubu sniegumu. Tautas fotostudija Rīga savos 20 gados iegūsi daudzas balvas, gan mūsu zemē, gan ārzemēs. Viena no interesantākajām šīs igauņu kolēģu dāvātais fotoaparāts. Šeit ir grāmatas, kas ir sasūtītas Self-Publish Rīga konkursam. Tā, te nav visas, te būs tikai daļa. Kopā ir 92. Un grāmatas ir atnākušas no vairāk nekā 30 valstīm. Šī bija, manuprāt, no Taizemes. Tā ir grāmata par Taizemes politiku. Un viņš ir paņēmis tā kā afišas, kas bija modificētas uz ielām, fotografējas. Galvenais noteikums bija tāds, ka mēs negribējām grāmatas, kuras jau ir izdotas. Līdz ar to mēs vēlamies, lai tirāža nebūtu vairāk par 50 eksemplāriem. Te bija jābūt fotogrāmatai. Agrāk cilvēki taisīja izstādi kā noslēgumu, un tagad gandrīz vai pieņems, un, protams, ne visos gadījumos, bet ļoti daudz uzskata, kad ir grāmata uztaisīta, tad tas projekts ir pabeigts un ir aizgājis ielās.
Un, ja izstādi iespējams apskatīt tikai dažus mēnešus un kādā konkrētā vietā, tad grāmata tomēr ir kaut kas tāds, kas var ceļot apkārt pa visu pasauli. Tā ideja radās jau pirms 2 gadiem. Un tad mēs tā kā domājam, ka vajadzētu iedibināt šādu tradīciju, kā veidot tādu lielu fotogrāfijas festivālu, kas, manuprāt, Latvijā arī būtu ļoti noderīga lieta, jo pirmkārt mums tomēr fotogrāfija nav tā profesionāla izglītība, kas tomēr kaut kādā veidā iespaido gan to pašu iekšējo fotogrāfijas telpu, gan arī tomēr tāds tradīcija Rīgas fotomēnesis palīdzētu arī gan Rīgai, gan tai pašai Latvijas mākslē un Latvijas fotogrāfija arī vairāk to rast vairāk saskarsmi ar pasauli un Eiropu. Kaut kas tomēr tik vērienīgs saistībā ar fotogrāfiju Latvijā vēl līdz šim nav bijis. Un atkal, teiksim, man personīgi liekas, teiksim, kā māksliniece, ka tomēr fotogrāfija ir viens no mākslas mēdījiem. Protams, kā jebkuram, teiksim, glezniecībai vai telniecībai, vai teiksim, var uzgleznot bildi, un tā nav māksla, un var uztaisīt fotogrāfiju. Tā ir māksla. Tā kā man faktiski interesē tā laikmetīgās mākslas tas uzstādījums, ka mēdījiem, protams, ir jāprot ar mēdīju darboties, lai var novadīt to ideju un domu. Bet faktiski laikmetīgā māksla, tas galvenais ir tas vēstījums un tā ideja, ko jūs ar to gribat pateikt. Un šajā kontekstā fotogrāfija ir viennozīmīga mākslas mēdījis. Nofotografēties toreiz, kaut kur mana vectēva jaunības laikos, tā nebija joka lieta. Tas bija notikums. Nekustēties, skatīties šurp, tūlīt izlidos putniņš. Re. Būtībā doma bija pārstāvēt arī kino šajā fotomēnesī, un tā galvenā doma programmā, galvenais fokus ir uz fotogrāfu profesiju un fotogrāfiju kā mēdījis kino, kāds ir parādīts. Un tad tajā visā sērijā, kurā ir veseli 4 filmu vakari, mēs cenšamies ļoti dažādi parādīt šo tēmu. Un mums ir gan latviešu, gan franču, gan amerikāņu dokumentālās un spēlfilmas un arī kinožurnāli. Sakiet paldies fotogrāfiem, ka mēs tā šodien varam skatīt Rīgu pagājušā gadsimta beigās. Tie vīri tur uz kuģa, viņi pozēja fotogrāfam Šulcam, pēc tautības vācietim. Vācieši bija arī vispārējie Rīgas fotografi. Latviešu vieta toreiz vēl bija pastāvēt tur pie ratiem. Vispār dvorņiki un zvirbuļi rāvās melnās miesās, toties auto inspekcijai bija tīrā svētdiena. Rīgas fotomēneša ietvaros Rīgas kino muzejā būs filmu sērija, kurā varēs vairākos vakaros, katru nedēļu vienā seansā, redzēt filmas par fotogrāfiju, fotogrāfiju kā mēdīju un fotogrāfu profesiju kino. Tas būs franču un amerikāņu kino, ko mēs izrādīsim. Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā mēs izskatāmies tieši fotogrāfijas nišā, uz kopēja Eiropas fona kā pilsēta. Tas ir ļoti komplicēts jautājums, jo es domāju, tas ir ļoti garš stāsts, kas ir saistīts ar ļoti ilgiem procesiem, gan saistībā ar kaut kādu institucionālo darbību, gan izglītību un visu pārējo. Bet,
Bet šis festivāls, es domāju, varbūt ir viens veids, kā gan uz šejieni atvilkt kaut kādus cilvēkus, kas darbojās, teiksim, tur tajā centrā, un mēs it kā esam perifērijā, un gan viņiem kaut ko parādīt interesanti, kas šeit notiekās, gan arī šeit vietējām parādīt to, ka ir dažādas šīs te prakses fotogrāfijā. Man liekas, klišiskā Rīga ir Rīgas torņi, Rīgas parki. Jau no 19. gadsimta fotogrāfijās var redzēt tramvaja līnijas. Kas ir tas, ko tagad visbiežāk rīznieki fotografē, ko tu esi novērojis? Patiesībā varbūt pat vieglāk pateikt, ko nefotografē. Jo fotografē jau droši vien to pašu, ko vienmēr ir fotografējuši, kas ir droši vien savi ikdienas kaut kādi svarīgie notikumi, kas ir dzimšanas dienas, vai kas ir, kā piemēram, mēs izmantojam arī Instagram vai Facebook, lai parādītu kaut kādas mūsu šos te mazos ikdienas sasniegumus, kas ir vai nu kāds ēdiens tiek nopirkts vai kur ir aizbraukts. Bet varbūt tas, kas mums pietrūkst un kādēļ šī akcija tika arī inicēta, ir pavērot arī tos ikdienas maršrutus, ko mēs veicam no darbvietas līdz mājām vai uz skolām vai uz kaut kādām izklaides vietām. Jo ar laiku mēs iegūstam kaut kādu imunitāti pret šīm vietām, kā mēs patiesībā vienkārši neredzam, kas notiekās mums apkārt, jo tas viss šķiet varbūt kaut kādā ziņā garlaicīgs un ikdienišķs. Un reizēm jau, ja mums ir laiks paskatīties, tad patiesībā jau tas ir kaut kādā ziņā liels izaicinājums arī saskatīt šajās ikdienišķajās lietās kaut ko neparastu un to parādīt arī citiem.